Tāpēc neliels atālps atkal esam atgriežušies tepat, lai turpinātu ar stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes salīdzinošo novērtējumu mātes bērna veselības jomā, konkrētāk dzemdību aprūpē. Un šajā brīdī pētījuma ziņojums sniegs doktore Zane Krastiņa, bet es saprotu, ka Zane vēlas tieši tāpat kā Ērgļa kungs jau aicināt. Jā, es nošpikoju no Ērgļa, mums likās ar profesoru Civjāni, ka tas ir atraktīvāk un uzreiz interesantāk. Pārņemām labākās prakses, tad aicinām Daci Rezabergu, Santu Markovu un Irēnu Zaharicu šeit pat arī piesēst, un tad mēs varam katrai savus mikrofonus droši. Mīļš paldies Rīgas dzemdībām un kolēģiem, kas atrada laiku šodien piedalīties. Un, protams, arī jau esošā ieguldījuma līdzšinējā darbā. Tātad sāksim ar šī projekta ziņojumu. Un, ja nosaukums ir stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes salīdzinošs novērtējums ārstniecības iestādēs māte bērns veselības jomā, tad vārds stacionāro ir uzsvars, bet pavisam nedaudz mēs tomēr pieskaramies arī pirms stacionāra etapam, jo grūtnieču aprūpē šī ir ļoti, ļoti būtiska sadaļa, un, bet tomēr pamatā jāatceras, ka šis ir tā, kā es virzos uz priekšu. Jā. Pētījuma mērķis ir izvērtēt stacionārās ārstniecības iestādēs sniegtās veselības aprūpes kvalitāti un atbilstību vadlīnijām un identificēt veselības aprūpē esošos trūkumus māte bērns veselības jomā. Tā skaitā, ņemot vērā, šis ir retrospektīvs pētījums, ļoti labi mēs varējām redzēt, kur ir problēmas ar dokumentu aizpildīšanu, un attiecīgi pēc tam jau šodienas iepriekšējo lektoru atsaucēs un domās par to, kā mēs varam organizēt informāciju tā turpmāk nākotnē un kur ir jāpievērš vairāk uzmanība. Sāku arī ar lielu paldies pētījumu komandai. Pētnieki, kas palīdzēja gan vākt datus, gan viņus apstrādāt un kopā radīt to, kas ir radīts. Un tie ir doktora Andrijāna Aksika, doktora Agata Kalniņa, doktora Veronika Generālova, profesora Lilijāna Civjāne, doktora Maira Jansone, doktora Santa Markova, arī doktora Margarita Puķīte un doktora Aleksandra Tarasova. Tātad pētījuma uzdevumi bija izstrādāt kritērijus, pēc kuriem vērtēt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, identificēt 300 dzemdību vēstures sievietēm ar spontānām vaginālām dzemdībām, iznesta grūtniecība, iegūt datus, apkopot tos datubāzē un anonimizēt, veikt datu statistisko analīzi un sagatavot projekta gala pārskatu un priekšlikumus, kas ir arī daļa no mūsu šodienas uzdevuma, papildus iesaistot ekspertus, finalizēt mūsu priekšlikumus. Pētījums ir balstīts šķērsgriezumu populācijā, retrospektīvi dati tika analizēti laika posmā no 1. janvāra līdz 31. decembrim 2022. gads. Tātad ir jau kāds laiks atpakaļ. Tātad tie ir šai gadījumā tās bija spontānas vaginālas vienaugļu dzemdības, tad zema riska grūtnieces, iznesta grūtniecība. Pētījumā netika iekļauts pacients, tad izslēgšanas kritērija bija priekšlaicīgas dzemdības, daudzaugļu grūtniecība, operatīvas gan ķēzargrieziens, gan operatīvas vaginālas dzemdības. Tātad faktiski tikai dzemdniecības aspektā zema riska pacientes. Mums jau rodas jautājumi. Jā, lūdzu. Drīkstam? Jā, es gribēju paprasīt, kāpēc jūs tiešām izvēlējāties tikai vaginālas dzemdības un iznestu grūtniecību? Kas bija pamatojums tam? Tad man droši vien būs jāprasa atbalsts darba grupai, tāpēc, ka es sāku būt šī pētījumā jau gaitā. Acīm redzot tādēļ, lai būtu pēc iespējas monolītāka šī pacientu grupa, un vieglāk izdarīt secinājumus. Jo... Kāds no darba grupas ir? Kurš var pateikt? Kur? Jūs arī? Lūdzu, jums mikrofons. Jā, es palīdzēšu mikrofonu.
Labdien, doktor Jansson. Es tiešām biju viena no pirmajām, kas kopā ar doktoru Markovu, kas domāja, kā tad šo pētījumu veidot. Un kāpēc iznesta grūtniecība? Tāpēc, kad pirmais bija arī skatīties, teiksim, ko mēs varam uzlabot gan aprūpē, gan dokumentācijā, un ja ir iznesta grūtniecība, tad arī grūtniecības laiks būs lielāks un arī saprastu, vai visi izmeklējumi ir veikti. Tas ir viens par to, ka ķeizargriezienus nevajadzētu, tas bija arī uzstādījums arī no profesors Civjāns, lai arī būtu vieglāk šo grupu analīzēt. Tā bija viņas arī, tāpēc, ka tie parametri ir drusku atšķirīgi un tāda bija tas sākotnējais. Varētu būt arī, ka ķeizargrieziena pacientiem mums būtu vairāk varbūt citi analīzes modeļi jāpielieto un nebūtu korekti, tad, piemēram, neanalizēt Robsona grupu dzemniecības sarežģījumu šo te klasifikāciju neiekļaut tai gadījumā. Ja? Mums ir vēl replika. Jā, un es par to iznesto grūtniecību, jo, ja mēs vērtētu neiznestas grūtniecības un priekšlaicīgas dzemdības, tad reģionālā kontekstā šis procents būtu ļoti mazs, tīpaši. Tur tad būtu jāvērtē arī ekstremāli priekšlaikus dzimušie un agrīni priekšlaikus dzimušie, tāpēc, lai būtu plašāks šī pētījuma tvērums, varētu aptvert pēc iespējas dažādu līmeņu slimnīcas, tāpēc tika izvēlēts tā kā pilnas grūtniecības laiks. Paldies! Jā, paldies par jautājumiem un tiešām ļoti jauki, ka uzreiz arī tiek izrunāti visi jautājumi. Tātad redzat, šeit kopā ir liels skaits slimnīcu, tad ar slimnīcu logo mēģinājām nedaudz iekrāsot prezentāciju un parādīt to, ka mēs tiešām centāmies aptvert pēc iespējas plašu šo variāciju. Un kopumā izlase tika veidot no 11,349 slimību vēsturēm un gala rezultātā pētījumā iekļautas 296 vēstures, kur 115 ir no 5. līmeņa slimnīcām, 86 no 4., 68 no 3. un 27 no 2. līmeņa slimnīcām un Siguldas slimnīcas. Mazliet par demogrāfijas rādītājiem. Var atkal paprasīt? Droši. Kāda bija izlases kritērija? Jūs visas pēc kārtas vai kā? Kā tika randomizēti pacienti? Nejaušas izlases veidā. Nejaušas izlases vienkārši. Kas viņus atlasīja? Nacionālais veselības dienests. Jā. Jā. Tātad demogrāfijas rādītāji pavisam nedaudz. Tātad atkal līdzīgi kā šodien jau dzirdējām, onkologiem parametru ir ļoti, ļoti daudz un tādēļ nebūs noteikti šobrīd prezentācijā pilnīgi visi analizētie parametri uzrādīti. Ja, tā kā vairāk tie, kas varbūt pirmā brīdī mums kā speciālistiem ir interesanti, tātad vidējais grūtnieces vecums šobrīd dzemdētājs ir 30,3 gadi, vidējais ķermeņa masas indeks 22,7 un vidējais svara pieaugums grūtniecības laikā 12,2 kg. Tātad varbūt tas mums šķiet pirmā brīdī pārsteidzoši, tomēr salīdzinoši labi šie rādītāji. Izlasē iekļautās arī šī te populācijas izskats ir šāds, ka lielākoties 3,6 un 3,3% tās ir sievietes, kurām bija pirmās un otrās dzemdības, un grūtniecības skaita ziņā arī lielākā daļa bija 1, 2 un 3 grūtniecības sievietes anamnēzē. Šis slaids parāda reālo situāciju, un mēs droši vien to arī zinātu bez pētījuma, vai grūtnieču aprūpi veica ginekologs, vecmāte vai ģimenes ārsts. Tātad lielākais skaits, 89,2% bija ginekologa aprūpē līdz dzemdībām, un vecmātes, tomēr 3%, tas ir 2022. gads. Mēs pēdējā laikā esam sākuši vairāk veicināt vecmāšu aprūpi, un šis arī parāda, ka iespējams, ja mēs to analizēsim kaut kad atkal, būtu jauki redzēt, ka pieaug vecmāšu loma un aprūpi vairāk vada arī vecmātes. Ja mēs runājam par kvalitātes kritērijiem un kvalitātes vērtēšanu, tad šobrīd ir dažādas metodas, kā vērtēt mūsu darbu kvalitāti. Mēs labi atceramies tādus rādītājus kā perinatālā mirstība, mātes mirstība, kas, protams, arī ir svarīgi, bet šobrīd Pasaules veselības pasaules PVO kontekstā un arī citu
asociāciju un darba grupu kontekstā šie te kritēriji, kā vērtēt kvalitāti, ir ļoti daudz. Nav tāda pilnīgi vienota veida, kā mēs varētu paņemt schēmu un ātri un viegli izanalizēt, vai tad mums ir labi vai nav. Viens no Dona Bediana modelis, kurš tika izveidots jau 68. gadā, un viņš lielā mērā šobrīd ir pamatā esošam PVO ieteiktiem dzemdību kvalitātes vērtējumu modelim. Un šeit mēs skatāmies uz struktūru sākotnēji, ko veido personāls, iekārts, tātad personāla skaits uz dzemdētājus galviņu. Tātad tas, ko mēs varam piedāvāt, mūsu nodrošinājums. Šī pētījumā tas netika plaši pētīts, jo to ir ļoti grūti atsevišķi, jo šo te izlases katras slimnīcas pacientu skaits ir mazs, tādēļ šo punktu varētu teikt, mēs neesam vispār skāruši. Tālāk struktūra teorētiski varētu ietekmēt procesu, un tas ir, kā tiek ievērots aprūpes vadlīnijas, tiek ievērot higienas noteikumi, ir atbilstoša komunikācija ar pacientu. Daļēji mēs esam šo punktu pētījuši, protams, mūsu gadījumā retrospektīvu pētījuma situācijā mēs nevarēsim analizēt komunikāciju ar pacientu, bet bieži vien mums ir, piemēram, Stradiņas slimnīcā, mums ir diezgan plaši iekšējie pētījumi par pacientu apmierinātību, un varbūt, ka mēs varētu, tā ideja ir, ka varētu turpmāk vairāk šai tēmai pievērsties. Un ideja, ka lielā mērā struktūra ietekmē procesu, process ietekmē iznākumus, un iznākumu rādītājus mēs arī analizējam daļu no iznākumu rādītājiem, bet, protams, ka ne visus, un es teiktu, ka mūsu pētījumā lielākā koncentrācija ir uz šo te procesuālo daļu. Tātad daži no rezultātiem par pirmsdzemdību aprūpes periodu. Aptuveni 72,2% ir ticis veikts orālais glukozes tolerances tests. Šeit bija diskusija par to, kā tad būtu jāatzīmē orālā glukozes tolerances testa veikšana pacients vēsturē, un daļā gadījumu bija atzīmēts ar skaitļiem, daļā gadījumu vienkārši pierakstīts, ka tests veikts, un daļā gadījumā tas nebija atspoguļots. Tā ir arī tāda tēma. Ja mēs runājam par ultrasonogrāfijas pārklājumu, tad tas mums ir labs. Tātad lielai daļai ir 97% ir veikts otrā trimestra skrīnings, nedaudz mazākam daļam pacienšu pirmā trimestra skrīnings. Tas ir arī saprotami, jo nevienmēr sieviete atnāk tiešām šīs 12-13 nedēļās pie ginekologa, tātad es domāju, ka tas ir objektīvi reāli skaitļi, tātad kopumā šī te aptvere un pieejamība ir laba. Viens no parametriem, ko izvēlējos parādīt, ir kopējais antikoagulantu lietošanas daudzums grūtniecēm. Lielākā daļa sākta pirmā trimestrī, acīm redzot, kā profilaktisks visbiežāk veids gan iepriekšējas trombozes gadījumā un citu risku, izvērtējot citus riska faktorus. Un šis skaitlis sakrīt arī ar dažos citos pētījumos starptautiski minētiem skaitļiem, tā kā kopumā arī varam teikt, ka trombozes risku, kas ir viens no ļoti būtiskiem grūtniecības riskiem, mēs vērtējam un mēģinam profilaktiski rīkoties ar to. Par dzemdību gaitas faktoriem vidējais asins zudums mūsu pacientiem bija 300 ml, grūtniecības vidējais ilgums dzemdību brīdī 40 nedēļas tieši precīzi, vidējais dzemdību ilgums 5 stundas 50 minūtes. Pieminēšu, ka šeit netika atsevišķi dalīts, vai tās ir pirmās dzemdības vai atkārtotas dzemdības. Dzemdību sākums, šis varētu būt mums visiem speciālistiem interesants skaitlis, ka 60,1% bija spontāni sākušās dzemdības un 39,9% ir inducētas dzemdības. Tad divi skaitļi, kas man pašai liekas, par ko mums vajadzētu sev paslavēt, jo viens no tādām emocionālām sajūtām, un, protams, mēs šeit runājam par zinātni, bet mēs runājam arī par emocijām un par to, ka reizēm mums pašiem ir jāpasaka sev visiem kopā, ka pat ja mums kāds stāsta, ka mēs esam dzemdībās ļoti vardarbīgi vai mēs esam to un to darījuši nepareizi, daudz kas tomēr ir ļoti labi. Un tā šie divi skaidļi, oksitocīna lietošana dzemdībās 21,6% un arī epiziotomija 10,8% ir, pirmais ir ļoti labi, otrs ir gandrīz labi.
jo, piemēram, 2021. gadā publicēts Spāņu pētījums, kur kopumā populācijā šī pētījuma, kur bija aptuveni 300 pacientu izlasi, statistiski pareizs labs pētījums, 72% gadījumu zema riska pacientiem, tas ir arī, kas ir mūsu populācija šeit, tika pielietots oksitocīns, kas, protams, ir ekstrēmi augsts skaitlis. Varbūt jums ir komentāri par šo? Jā, vai Spānijas pētījumā bija arī ķēzargrieziena klāt? Nē, tur bija zema riska pacients, tieši tāpat kā šeit. Zema riska ar spontānām vaginālām iznestām dzemdībām. Jā, vienkārši tas tad arī jāuzsver. Paldies. Jā. Ja mēs runājam par epiziotomiju 10,8%, tad šobrīd mūsdienās mēs, ja mazliet agrāk bija rekomendācija PVO un citu vadlīniju līmenī, ka nedrīkstētu pārsniegt vai būtu mērķis šie 10% ar to ideju, ka tas ir zems epiziotomija rādītājs. Šobrīd vadlīnijās un rekomendācijās netiek saukt konkrēti skaitļi, tikai tiek uzsvērts, ka pēc iespējas mazākam vajadzētu būt šo epiziotomiju skaitam. Un droši vien ar ideju, ka ja mēs liksim 10%, tad tas arī tāds, ka mums šķitīs, ka 10% jābūt, vai mēs gribam, bet nē, viņš varētu būt mazāks, bet katrā ziņā mēs ejam pareizā virzienā, tā šķiet pēc šī pētījuma. Runājot par smagiem sarežģījumiem un komplikācijām un manipulācijām saistībā ar to, šo te tādu kā, piemēram, dzemdas dobuma abrāzija dzemdībās vai pēcdzemdību periodā agrīnā arī gan šeit nepieciešamība pēc dzemdas tamponādes vai asins pārliešanas, šie skaitļi ir mazi, kas arī atbilst starptautiskiem rādītājiem. Runājot par traumatismu dzemdībās, starpenes plīsums, gandrīz 71% nebija šo te starpenes traumu, 17% pirmās pakāpes plīsums, 11% otrās pakāpes plīsums un trešās pakāpes plīsums tikai 0,3% un šai izlasē nebija, paldies Dievam, ceturtās pakāpes plīsumu. Es ieliku arī šo slaidu par dzemdību gaitas dzemdību gaitas faktoriem kā biežākiem indukcijas iemesliem, jo mums bija tāda 7. oktobrī tāda priekšsapulce, kur mēs jau šos rezultātus vērtējām, un tieši dr. Markova teica, ka būtu ļoti interesanti redzēt, kādi tad ir šie biežākie indukcijas iemesli. Procenti nav kopā 100, jo es ieliku tikai tos, kas ir lielākā daļa, un redzat, interesanti, ka 32% gandrīz ir dažādi iemesli, tātad mēs nezinām šos te iemeslus, kādi viņi varētu būt tieši pētījumā, jo viņu ir daudz. Ja mēs runājam par kādu unificētu iemeslu, tad tā ir prolongēta grūtniecība 28,6%, gestācijas diabēts, un redzat, tieši šī viena diagnoze pēkšņi ir daudz un liela, 12,1%, un 9,9% vienlīdzīgi attiecās gan pacientiem, kuriem ir aizdoma par makrosomiju, gan preeklamsiju un hipertenziju. Tad tur vajadzētu faktiski 2 kubiciņiem būt. Šie tātad ir patreiz 2022. gada biežākie dzemdību izraisīšanas iemesli. Jā, lūdzu. Tā es varbūt varētu komentēt, ka šis iemeslu grupa dažādi, tas varētu liecināt arī par, zināmā mērā, nepilnvērtīgu medicīniskās dokumentācijas aizpildi. Iespējams, ka vienkārši nebija šie iemesli norādīti. Tā kā varbūt varētu pievērst turpmāk vairāk kaut kādām vienotām vadlīnijām, kā arī atspoguļot šādas indikācijas vai vienotas protokols, lai mēs varētu interpretēt situāciju atbilstoši, kā tas ir bijis. Tīpaši, ja tas ir retrospektīvs pētījums. Paldies! Jā, droši vien, ka tā tas būtu pareizi. Tātad vēl no dzemdību gaitas faktoriem, ko mēs varam pieminēt, kas varētu mūs visus interesēt, kas mēs strādājam jomā, ir tas, ka 26,4% pacienšu dzemdību laikā saņēma epidurālo anestēziju. Interesanta tēma ir par atbalsta personu dzemdībās. Mūsu pētījumā pēc medicīnas dokumentiem varēja izsakot, ka 67,7% bija šī atbalsta persona, bet, diemžēl, 163 pacientiem, kas ir milzīgs skaits,
Šo datu nebija. Tātad pēc medicīnas dokumentācijas nav iespējams noskaidrot, vai ir bijis vai nav bijis atbalsta personu dzemdībās. Tātad droši vien, ka to var izdarīt pēc administratīvajiem datiem, izejot cauri un sameklējot šo te slimības kodu, ar ko mēs kodējam atbalsta personas klātbūtni, bet, ja mēs gribētu vienoti saprast, tad tāda iespēja šobrīd nav mums. Ja mēs runājam par jaundzimušo rezultātiem, tas, ko mēs spējām iegūt šai pētījumā, ir vidējais svars. Šiem iznestiem bērniņiem ir apmēram 3570 grami. Apgara skaitlis 1. un 5. minūtē gandrīz 100%, attiecīgi 99,3 un 99% ir piešķirts un ir atrodams šai dokumentācijā. Runājot par zīdīšanu, 81% bija šī te ekskluzīvā zīdīšana kopumā, tātad tas ir tātad dati no slimnīcu posma, šies te pirmās dienas pēc dzemdībām, tātad tie rādītāji šķiet ļoti labi, 16% jaukta barošana. Un, ja mēs runājam par jaundzimušo parametriem, kas vēl tika pētījumā analizēti un šķita tādi vairāk uzsverami, ir BCG vakcinācija līdz pat 92,6%, dzirdes skrīnings veikts 97% un ģenētiskie skrīningi veikti 98,3%. Dažos gadījumos, teiksim, dzirdes skrīninga bija nedaudz pacienti, kuriem nebija izdevies dzirdes skrīnings, bija tādi dati, un pavisam nelielam skaitam nebija veikts šis skrīnings. Bet atkal šis pacientu skaits pārāk mazs, lai pateiktu, ka ir kādas statistiskas atšķirības starp slimnīcu līmeņiem. Es tam vēl pieskāršos, bet es uzreiz jau varu teikt, ka skrīningu ziņā gan 5. līmeņa, gan pārējā līmeņa slimnīcas bija līdzīgas. Jā, varbūt neliels komentārs par jaundzimušo veselības un turpmākās viņa dzīves kvalitātes un prognozes vērtēšanu. Tad šie te veiktie skrīningi, viņi gandrīz neatspoguļo, piemēram, viņi atspoguļo to, vai ir kaut kāda riski jaundzimušam turpmākajā dzīvē, bet viņa neatspoguļo varbūt vai maz atspoguļo viņa gan antinatālās aprūpes kvalitāti, gan dzemdību, teiksim, norisi, jo, ja mēs runājam par jaundzimušā veselības un turpmākās prognozes vērtēšanu, tad tās varbūt ir visur minēts kā iedzimtās patoloģijas, perinatālā perioda infekcijas, asfiksijā dzimušie, dzemdību traumatisms. Varbūt tie ir tie rādītāji, kas rāda šo te perinatālās palīdzības kvalitāti un varbūt mērķus vai veidus, kā to uzlabot. Jā. Tas un apgaras vērtējums. Šai gadījumā mūsu mērķis ir novērtēt, vai tika šīs te primārās elementārās prasības izpildītas, vai tas ir izdarīts. Ja, un retrospektīvā pētījumā, protams, mēs nevaram izanalizēt jūsu minētos faktorus, jo viņu ir daudz un tā izlase tam varbūt ir pārāk maza, lai mēs katru atsevišķi vērtētu. Tā ir dokumenta aizpildīšana, vai mēs skatāmies, vai atbilstoši MK noteikumiem, vai mēs esam novērtējuši. Jā. Tad tas pilnīgi nekādā veidā nerāda, vai jaundzimušā aprūpes kvalitāti un prognozes. Jā, bet tas parāda, ka neonatologs kā ārsts tanī vietā, kur viņš ir, ka viņš ir godprātīgi izpildījis savu darbu. Šeit nevajag neonatologu, lai šo te veiktu. Tas ir vecmātes, māsas. Šai gadījumā nav specificēts, kurš to veids, bet tas ir izdarīts. Un tas ir atkal tas punkts, dr. Zahar, ka mēs reizēm gribam vēl, mēs gribam vairāk, un mēs gribam pateikt, nē, mēs to un to vēl neapskatam un neizdaram. Jā, mēs to varētu darīt, un ja mēs redzam, ka tam ir nozīme, un, protams, ka jā, mēs to varam darīt kādā jaunā prospektīvā dizainā, kur mēs šo varētu pētīt un izlemt, kā mēs to darām un kā tas
Un tas droši vien ir tāds darbs kopā metodiskam centram vai varbūt pat asociācijām un izveidot šādu veidu, kā mēs to varētu nākotnē vērtēt labāk. Man gan ir viens tāds jautājums, kas ir droši vien atrodams dzemdību vēsturēs, krūts zīdīšanas uzsākšanas laiks pēc piedzimšanas. Jo tas ir tāds ļoti, ļoti kvalitātes standarts, ja mēs runājām par zelta stundu, kad pēc bērniņa piedzimšanas. Vai jūs to pētījāt? Vai tas bija pieejams dzemdību vēsturēs? Mūsu pētījumā tika iekļauts šis te zīdīšanas veids, 3 veidi, vai ekskluzīva, vai jaukta, vai nebija krūts barošana. Nav precīzi tieši zīdīšanas uzsākšanas laiks. Tas droši vien būtu arī iekļaujams, jā. Jā, mums jaundzimušo vēsturē nav tādas hailītes, kurā mēs atzīmējam, teiksim, uzsākšanas laiku. Tad svarīgi būtu arī nabas saites klemēšanas laiks. Tas viss, kas attiecās uz jaundzimušā adaptāciju, agrīno un arī turpmāko kvalitāti viņa dzīves. Jā, nu redzat, mums veidojas jau praktiski tas, ar ko es gribēju, un pie tā es nonākšu, ka man šķiet, ka mums būtu jāizveido tāda kopēja anketa un jāizlemj, kā mēs to darām. Un brīvprātīgi sākam droši vien dzemdību nodaļas varbūt sevi laiku pa laikam tā novērtēt un salīdzinoši, bet kaut kā pēc tādiem, kur mēs visi vienojamies, jā, šie ir tie kritēriji, kurus mēs gribam zināt, ja, un tad šī pētījuma mērķis droši vien būtu sasniegts. Viens jautājums. Jā. Turiet ieslēgt un būs viss labi. Jā, paldies. Es varētu piebilst, ka sākotnēji mums bija iekļauts gan šis kritērijs par uzsākšanu, to zīdīšanas pirmās stundas vai tūliņ kontakts āda, bet sapratām, ka visās tieši šī dokumenta aizpildīšanas kvalitāte, piemēram, mūsu vēsturēs tas tiek atzīmēts visiem, un mūsu medicīnas programmā, bet tā kā citiem stacionāriem, visus, protams, mēs nezinām, bet nebija šādas iespējas to uzzināt, tāpēc tas tika izslēgts, kā vienkārši, jo mēs secinām, piemēram, es pilnīgi ticu, ka Stradiņas slimnīcā arī tas tiek monitorēts un atzīmēts, tad attiecināt to, teiksim, uz visu pētījumā iekļauto grupu nebūtu pareizi, tāpēc tas, acīm redzot, nav aplūkots. Jūs sakāt, ka nebija vispār nebija iespējams. To, ja? Jā, pašreizējā medicīniskā dokumentācija to neuzliek kā par obligātu pienākumu. Jā, un tas ir jāteic 22. gads, 22. gada sākums, un tagad ir pagājis ilgs laika posms, un, protams, kad gan asociācijas vadlīnijām un aktīvai darbībai pateicoties, ir būtiski uzlabojumi, un tiek gan šī agrīnā zīdīšanas uzsākšana, gan zelta stunda ieviest kā tāda obligāta prasība, arī atzīmēt, kad ir nabasaites klemēšana veikta. Tā kā, ja, kā jūs teicāt, pētījums būtu prospektīvs, ja pagājušā gada, protams, dati būtu citi. Tā kā es teiktu, ka dzemdību palīdzības iestādes pašas, vismaz tās, kas vēlas attīstīties, attīstās līdzi laikam, un tādā ziņā viss ir kārtībā. Jā, un droši vien, ka šis būtu punkts, ko mēs tālāk varētu arī pētījuma nodevumā atzīmēt, ka kopīgi apspriežot tēmu, mēs vienojamies, ka būtu nepieciešams šādus datus vērtēt un vai ieviest to kā atsevišķu sadali, kā aili pacientu vēsturēs atzīmējumu, jeb kādā citā veidā, kas mums visiem šķiet pieņemam. Šeit bija mazs slaids par to, kā paši apgarskaitļi, kas faktiski varbūt arī daudz mums nedod, bet ka viņi ir līdzvērtīgi visos slimnīcu līmeņos, nav kādu milzīgu atšķirību. Statistiski nav atšķirības starp slimnīcu līmeņiem 1. un 5. minūtes apgaras skaitļos. Mazi piepildu apgaras skaitļus nevērtējas komata. Vidējos nevērtē. Tā nav pareiza metodoloģija. Labi, vienalga. Pēcdzemdību faktoru iespaidā, ja mēs runājam par pēcdzemdību faktoriem, tad mūsu izlasē
vēlīnās komplikācijas, respektīvi asiņošanas sepse bija kopā 2,4%, no tiem 1,7% asiņošana, 0,7% sepsis. Vidējais hospitalizācijas ilgums pacientiem bija 3 dienas, un interesants fakts, par ko gan būtu vērts padomāt, vai tas tiešām tā ir, vai tie ir atkal dokumentu aizpildes problēma, līdz pat gandrīz 21% sieviešu nebija veikt plaušu rentgenoloģiskā izmeklēšana pēcdzemdību periodā. Runājot par atšķirībām pa slimnīcu līmeņiem, antikoagulantu lietošanā mēs vērojām statistiski nozīmīgas atšķirības, tomēr vairāk antikoagulanti bija lietoti 5. līmeņa un 4. līmeņa slimnīcās un mazākās slimnīcās. Interesanti, ka milzīgas atšķirības bija starp imunoglobulīna G ievadīšanu rezes negatīvām pacientiem pēcdzemdību periodā, bet šeit arī ir iespējas, ka drīzāk tas ir dokumentu aizpildīšanas un iespēja iegūt šos te datus un saprast, vai tad, jo pirmkārt mēs neredzam šīs vēsturēs tēva rēzus faktoru, tātad mēs nezinām varbūt, ka tēvs ir rēzus negatīvs un tad attiecīgi varētu būt, ka netiek iedots imunoglobulīns kaut kādā situācijā. Tātad tā ir tā tēma arī, kas nav līdz galam skaidra, kā mēs ar viņu esam. Bija atšķirības ekskluzīvas krūts barošanas ziņā. Atbalsta personas klātbūtne tika uzrādīta daudz mazā līmeņa slimnīcās, bet šeit jau to es pieminēju, ka tie atkal varētu būt problēma datu aizpildīšanas jautājumā. Interesanti, ka statistiskas atšķirības bija dzemdību kopējā ilgumā, respektīvi 2. un 3. līmeņa slimnīcās bija tomēr statistiski nozīmīgs īsāks kopējais dzemdību ilgums, iespējams, ka tas saistīts vairāk ar grūtniecību, ar dzemdību skaitu pēc kārtas šais stacionāros, vai tomēr to, ka uz šiem stacionāriem dodas pacients pavisam, kaut arī šīs grūtnieces, ko mēs ņēmām, visas bija zema riska, bet tomēr relatīvi, ja mēs skatāmies praksē, tad biežāk mēs saprotam, ka uz zemāk līmeņa slimnīcām dodās pacienti ar vieglāku šo te grūtniecības gaitu un tam līdzīgi. Laiks no stacionēšanās līdz dzemdībām bija īsāks 2. un 3. līmeņa slimnīcās nekā 4. un 5. līmeņa slimnīcās. Kopsavilkums no manas puses būtu tāds, ka šie dati no 296 pacientiem mums ļauj izvērtēt aprūpas kvalitāti dažādos slimnīcu līmeņos. Lielākā daļa šo sieviešu saņēma saulēcīgu pirmsdzemdību aprūpi, skrīningu izmeklējums un dzemdības sarežģījumu skaits kopumā ir neliels. Ir atšķirības starp slimnīcām novērojams antikoagulantu lietošanā, imunoglobulīna terapijā un dzemdību ilgumā. Un kopumā dati apliecina labu jaundzimušo aprūpas kvalitāti šai stacionārā etapā. Un jau tas, kas tika vairāk reizes šobrīd teikts, ka ir nepilnīga informācija dokumentos par atbalsta personas klātbūtni, par imunoglobulīnu ievadīšanu, tēva rēzus faktoru, par plaušu rentgena veikšanu, liels jautājums, un arī mēs gribētu vairāk informāciju par dzemdību indukcijas iemesliem. Un iespējamās dažas idejas par pēctecību, kā varētu papildus un padziļināt domāt par atbalsta personas lomu un klātbūtnes biežumu Latvijā un iespējamiem faktoriem, kā tas varētu ietekmēt gan sievietes emocionālo labsajūtu, gan dzemdību iznākumus. Un noteikti ļoti būtiski mums būtu saprast, kāda ir personāla noslodze atbilstoši dzemdību apjomam un augsta riska pacientu skaitam, arī pats personāla apmierinātība ar darba apstākļiem, vidi un attiecīgi spēju sniegt kvalitatīvu labu ne tikai medicīnisku aprūpi, bet arī emocionāli būt labākā vecmāta ārsts un arī vecmātes palīgs un māsas palīgs savā darba vidē. Es domāju, ka tā ir tāda diezgan būtiska un aktuāla tēma, ņemot vērā, ka kvalitatīva aprūpe mums ir jārunā par aprūpes ar vien kvalitātes uzlabošanu.
priekšlikumi, diskusijai. Jā. Drīkst vēl jautājumu? Protams. Jūs bijāt analizējusi antinatālās aprūpes sniedzējus, ginekologus, vecmātu, ģimenes ārsts. Vai jūs analizējāt arī dzemdību palīdzības sniedzējus? Cik patstāvīgi dzemdības vadīja vecmātes? Nē, tas nebija pētījumā iekļauts. Jo jūs kopumā, es domāju, ka viens no secinājumiem ir jāiet arī šajā segmentā, jo, ja mēs runājam par vecmāšu ienākšanu un būtisko lomu, tad mēs tagad varam pateikt, ka viņu loma nenovērtēta antinatālajā aprūpē, bet no jūsu šiem mēs nevaram secināt, kā tas ir dzemdību stacionārā, jo tas, man liekas, arī ļoti izzināms. Tad tas droši vien arī varētu būt viens no nākotnes punktiem, noteikti. Virzieniem, pilnīgi noteikti. Jā. Vecmāts. Tā ir antinatālā aprūpe, jā. Jā. Grūtnieču aprūpe un dzemdību aprūpe, divas dažādas lietas. Viena no idejām, runājot par dokumentu aizpildīšanu, par informācijas apriti, būtu paplašināt un pārdomāt iespējas, kā izmantot jau pieejamos digitālos rīkus, lai nodrošinātu efektīvāku šo aprūpi starp primāros aprūpes posmu, tātad šis pats tēva rēzus faktors, piemēram, ja. Stacionāri un atpakaļ, piemēram, izmantojot šo e-veselības izrakstu formu, kuru mēs jau lietojam, mums jau viņi ir jālieto, bet pagaidām lietošana ir diezgan sarežģīta un informācija nav visai pārskatām un droši vien tas prasīs arī kādu laiku un es ceru, ka tas jau notiek un notiks un tas būtu viens no svarīgiem aspektiem, ka tādā veidā mēs šo te informācijas plūsmu varam uzlabot. Šis ir viens no priekšlikumiem nodrošināt regulāras aprūpes kvalitātes audits un monitoringu, kurā mēs iekļautu tos parametrus, kurus mēs šodien faktiski atrodam, ka tiem mums trūkst šādā pētījumā, un tā būtu pacienta apmierinātības vērtēšana, personāla apmierinātības un motivācijas vērtēšana, sniegt kvalitatīvu un laipu aprūpi, personāla noslodzi attiecībā pret aprūpējumu un pacientu skaitu. Tātad arī šo te jau pieminēto kolēģu faktorus, kurus mums būtu arī jāieslēdz, gan šīs te jaundzimušo veselības rādītāji, gan arī konkrēti daži pieminētie, un varbūt, ka ir vēl šādu te. Tātad šis ir tāds atvērts priekšlikums, es nezinu, ko jūs par to domājat, kā jūs, jo varbūt viņš ir pārāk skaļš, veidot tādu anketu prospektīvam, unificētam dzemdību nodaļa auditam, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas ieteiktos aprūpes kvalitātes rādītājus. Es te varētu piebilst, es redzu, ka mūsu auditorijā ir arī slimību profilakses un kontrolas centra pārstāvi, un man liekas, ka mums šobrīd Pasaules veselības organizācijas anketa ir pieejama pēcdzemdību aprūpē jebkuram. Jautājums ir par to, cik mēs veicinām pacientus viņus aizpildīt, un tas varētu būt viens no nākotnes kvalitātes kritērijiem, cik tad pacienti ir aizpildījuši. Nav jādomā jaunas anketas, bet jāizmanto jau esošais, jāveicina. Tātad tur būs arī uzreiz atbilde par krūtsīdīšanu. Tur ir vesels, droši vien, kad ir redzēts tās anketas. Jā, šeit bija, tā mana ideja bija tāda, ka mēs runājam par auditu, respektīvi, ka mēs paši sevi vērtējam un izvērtējam, jo šobrīd, protams, ka mēs katra iestāde iekšā to daram, atkarībā no situācijas, bet varbūt mēs varam vienoties par kaut kādiem kopīgu, teiksim, un tas nav kaut kāds tur atskaites, vai tā nav certifikācija, kā mums speciālistiem ir reiz 5 gados, bet ņemot vērā šos te kritērijus, mēs arī varētu savā starpā salīdzināt savas situācijas un saprast tālāk jau. Man tad ir jautājums vēl, vai jūs esat iepazinusies ar Mārtas un bērnu jauno bērnu un bērnu plānu, kurš tapa arī paralēli jūsu pētījumam, un viņš bija arī apspriešanā tapa portālā, un tur īstenībā varēja sniegt priekšlikumus, un paejam apakaļ iepriekšējā slaidiņā.
tad īstenībā tur ir vesela sadaļa par medicīniskās aprūpes, dokumentācijas sakārtošanu un digitalizāciju. Tas jau ir identificēts jau kā problēma. Tā kā paldies, ka jūs arī pasakat savā pētījumā, ka tas ir svarīgi, tāpēc, ka tā motivācija atrast līdzekļus tā darīšanā ir ārkārtīgi grūta. Ierakstīts ir, ka 27. gadā apmēram varētu digitalizēt mātes pasi, un tas prasa milzu resursus. Un asociācija, es šodien pārstāvu asociācija tiešām ir veidojusi darba grupu dokumentācijas uzlabošanai, un tas vienkārši atdurās pret to, kad nav līdzekļu. Jo skaidrs, ka tie dati ir pieejami, tikai viņus atrast, tas nav dzemdību iestādes ārstu uzdevums rakņāties daudzajās privātajās datubāzēs un meklēt. Un bez tam viņi nav uzkrājoši. Mums vajadzētu uzkrājoši, jo mēs vienmēr sakam, ka mums nav datu. Mums vajadzētu tātad kā digitālu formu, kur uzkrāja datus un kur mēs varam analizēt visas šīs mūsu kopējās lietas, ko mums ir jādara anketēšanas veidā. Principā normālās valstīs to izdara digitālajie dati, ar viņiem spēlējoties. Šīs lietas jau ir iekļautas, un labi, ka jūs viņus pastiprinat ar savu pētījumu datiem, ka tas ir ļoti, ļoti prioritāri un svarīgi. Un arī piebilstot par šo PVO anketu, tā arī bija gan mūsu priekšlikums, gan arī, manuprāt, asociācijas sniegtais, kad un mātes un bērnu veselības uzlabošanas plānā ir iekļauts kā tāds mērķa rādītājs, ko nākotnē ieviest visās iestādēs. Tā kā droši vien SPKC pārstāvji var pakomentēt, kāda ir aktivitāte. Mēs, piemēram, ļoti popularizējam un dzemdību namā periodiski, protams, atšķirās šie iesniegto anketu skaits, bet tā kā mēs virzītos drīzāk virzienā, kad paliktu PVO anketa tieši dzemdību palīdzības iestādēm kā obligāta, nevis pašreizējā premanketa. Paralēli eksistē katrā slimnīcā aptuveni vismaz 3 šīs anketēšanas, jo ir prem, ir PVO un ir parasti kāda lokālā anketa pacientu apmierinātības, un reti, kurai jaunajai māmiņai ir tik daudz laika un pacietības, lai viņa pildītu 3 vai 4 anketas, jo vēl arī ambulatorā ir un tā. Tā kā mūsu priekšlikums tad būtu un arī bija virzīties tā kā dzemdību palīdzības iestādēm šīs vienas Pasaules veselības organizācijas rekomendētās anketas aizpildes virzienā, kur ietvert varbūt kādus papildus jautājumus vēl, un tad šī analīze būtu visaptveroša, jo pat mūsu vienas iestādes ietvaros ir diezgan grūti analizēt šos datus, jo viens pilda vienu anketu, viens 4, dažs visas, un mēs arī nezinām tā īsti to pacientu viedokli. Tad paldies! Un iestādes var arī no slimību profilakses un kontrolas centra dabūt ekstrahēt tās savas anketas un paskatīties uz sevi. Tā kā, tas ir tāds laukuma noklājums, kur mums, man liekas, visiem ir jāstrādā. SPKC ir ļoti labs sadarbības partneris. Viņi proaktīvi sūta mums šīs anketas un atliek tikai nedaudz pāanalizēt. Un tas ir tāds ļoti labs atbalsta instruments iestādes darba uzlabošanai. Tā kā paldies! Bet tās anketas ir digitālā formā vai ar roku visi rakstā? Digitāli. Noskanēt QR kodu un aizved uz anketu. Un šobrīd arī aprūpes sniedzēji tiek aptaujāti pētnieciskā sakarā arī šajā pašā kontekstā, jo tiek strādāts dažādas zinātniskās iniciatīvas. Tā pētniecība notiek. Un šis ir labs paraugs vienam no atzariem, kā jāpēta. Jo mums ir vajadzīgi dati, lai pierādītu politiķiem, kas ir svarīgi. Kas, jūsuprāt, ir tās pozitīvās lietas, ko pētījums parādīja? Es teiktu, ka paldies pētniekiem par pētījumu kā tādu.
Ja mēs atgrieztos pie paša nosaukuma, es teiktu, ka mēs esam pētījuši faktiski zema riska populāciju, nosacīti zema, jo tie, kas ir attiecīgi, kas bija izslēgti no, tur aizgāja lielākā daļa droši vien sarežģīto gadījumu. Tas nozīmē, ka mums ir šī pētījuma rezultāti jāinterpretē vairāk pret to zema riska populāciju, kas varbūt atsevišķi Latvijā līdz šim nav tā kā fokusēti pētīt. Protams, ka viņi var atlasīt. Mums ir arī lielisks jaundzimušo reģistrs, un ja kur ir dati, tad dzemdību palīdzībā ir dati. Un asociācija katru gadu šos datus apkopo, un arī asociācijas sēdēs vienmēr prezentē, tā kā principā mūsu profesionāļi ir diezgan informēti. Tad es teiktu, ka parāda acīm redzot lielas atšķirības, un es domāju, ka doktorai ir pieejama atšķirības starp iestādēm un līmeņiem. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs un interesants salīdzinājums, kas vēl tikai taps pareizi. Jāsaka, ka tās atšķirības vismaz šai zema riska populācijas izlasē, un es domāju, ka tas droši vien ir tāpēc, tā iemesla dēļ, ko jūs sakat, profesori, ka mēs ņemam tiešām šo zemā riska pacientu, ka aprūpes atšķirības ir ļoti nelielas, un tikai dažos punktos ir kaut kādas statistiski pierādāmas atšķirības. Piemēram, mazmolekulārie heparīni, tas bija patiesībā viss antenatāla aprūpe. Mēs nezinām, kas tie bija par pacientiem un kādas bija viņa indikācijas. Dažādas atkal, līdzīgi kā ar indukciju dažādas. Orālais glikozes tolerants, tas līdz šim nav bijis obligāts, līdz ar to man ir apbrīnojami augsts ir tas procents, ko mēs esam kopā visi izdarījuši. Pareizi. Tad arī tas, ka man liekas ļoti interesanti, ka no visiem indukcijas iemeslu, un tad pēkšņi tieši diagnoz gestācijas diabēts ir liels procents. Tātad šie pacienti kaut arī, piemēram, gan ķermeņa masas indeks, gan svara pieaugums, kas varētu būt arī saistīti, nav īpaši lieli, viņi ir salīdzinoši ļoti pārsteidzoši labi, tad tomēr šīs gestācijas diabēta pacientu proporcija pie indukcijām ir liela. Un tad man liktos interesanti vēl ne tikai pa līmeņiem sagrupēt, bet arī pa reģioniem. Tur tas nebūtu iespējams, jo šobrīd ir 16 slimnīcas uz šiem 296 vēsturēm. Es domāju, ka tur būs ļoti maz katrā atsevišķā reģionā pacientu skaits. Viņš jau viss tās reģions apmēram geogrāfiskajā reģionā salikt kopā un paskatīties. Droši vien, ka tas... Jo kopumā, teiksim, kad jūs analizēsiet detalizētāk, tad būtu interesanti. Droši vien interesanti ir vidējais ķermeņa masas indeks, bet interesanti ir arī galējības, arī vecuma ziņā. Tas viss ir pētījumā, vienkārši šobrīd ir 20 minūšu diskusija, tas viss ir. Un tas viss būs pieejams nodevumā arī visi šie te dati. Tiešām tas viss ir aprēķināts, gan kāda ir no līdz un tādā veidā. Man vēl būtu jautājums par šo te kvalitātes kritēriju izstrādāšanas kārtību un plānu. Cik man ir zināms, tad neontologu biedrība tur nekādā veidā nebija iesaistīta. Un, ja mēs runājam par dzemdību palīdzības kvalitāti, tad jaundzimušais kā visjūtīgākais, trauslākais kritērijs un aprūpes šos te veicējus neiesaistīt, man liekas tā ļoti nesaprotami. Īsti jau laikam pareizāk būtu teikt, ka retrospektīvu pētījumu tādu, kā viņš bija šeit, mēs varam izvērtēt to, kas mums ir šobrīd un ko mēs varam izvērtēt, un tāpēc arī šobrīd jūs esat šeit, un tā ideja ir tāda, ka turpmāk mēs apkopojam šos ieteikumus, un šis nav... Pētījums turpina notikt šodien, mums ir tādēļ šī ekspertu diskusija, un mēs pie tā varētu atgriezties un vajadzētu, un ja ir sajūta, ka vajadzētu būt kādiem vēl konkrētām lietām, konkrētiem parametriem, ko mēs varētu rekomendēt tādā iekļaut, tad to mēs varam izdarīt un tādā veidā. Mātes un bērnu plānā ir atsevišķi vēl monitorējamie, ieteicamie parametri, kur viens ir hipotermijas iznestiem bērniem,
intrakraniālas hemorāģijas neiznestiem, tādi dzemdību palīdzību raksturojošie rādītāji. Tā kā. Neonatoloģiskā biedrība iesaistījās šajā vai kāda mūsu Neonatoloģiskā biedrība iesaistījās vismaz mātes un bērnu plānu izstrādāšanā, un tie ir saskaņoti arī ar neonatologu biedrību. Šis tomēr ir vairāk viens atsevišķs pētījums, kurš... Sadarbība ir svarīga, man liekas. Nenoliedzami. Un ir lielisks metodiskās vadības centrs bērnu slimnīcā, kurš arī ar jaundzimušo šo etapu nodarbojas. Tā kā es domāju, ka arī tur ir plānot iesaist aktīvu sadarbību ar visām dzemdību palīdzības iestādēm. Tā kā šie kvalitātes kritēriji un to uzraudzība tiks nodrošināta tādā pienācīgā līmenī. Un mēs ļoti ceram, ka tiks arī izraudzīta metodiskās vadības institūcija tieši dzemdību palīdzībā, un tad mēs varēsim arī pilnveidot dzemdību palīdzības jomu atbilstoši vislabākajām vadlīnijām un starptautiski ieteiktiem auditējumiem, kritērijumiem. Un kopumā ņemot vērā, es gribētu piebilst par to, ka tomēr to mūsu rezultātos bija, un tomēr būtisks atšķirības starp līmeņiem dažās pozīcijās bija. Piemēram, atceraties, mēs analizējām epidurālās analgēzijas pielietojumu pa stacionāriem. Tur arī, diemžēl, ir datu iztrūkums lielā daļā. To arī ir jāņem vērā, ka 26,4% 22. gadā tas ir ļoti labs rādītājs tai situācijai. Jo atceramies, ka tikai no 2022. gada, manuprāt, septembra vai oktobra šis pakalpojums ir kā valsts apmaksāts. Līdz tam tas bija maksas pakalpojums un līdz ar to ne visiem pacientiem pieejams. Protams, bija virkne indikācija, kad tas tika nodrošināts un kā valsts apmaksāts pakalpojums, bet tagad tas ir pieejams visām pacientiem, un līdz ar to tā aina būtu cita. Un, ja nemaldos, 38, 40, cik tagad ir kopējais pa dzemdību nodaļām. Ap 40 ir, tā kā. Jā, tas arī parāda, kādā un veidā vēl tomēr būtiskāk arī, ka 4. 5. līmeņa stacionāros pēc pētījuma datiem bija tā kā ilgāks šis dzemdību laiks un ilgāks laiks līdz no stacionēšanās līdz dzemdībām, ka tas varētu būt saistīts arī ar indukciju, pielietojumu un tas, ka augstāk līmeņa stacionāros tomēr, kā tam arī vajadzētu būt, nokļūst augstāka riska pacients un šis indukcijas skaits ir augstāks. Jā, un es tieši gribēju uzsvērt, ka tāds arī bija mūsu mērķis šodien. Tieši šādā veidā mēs redzam šo konferenci kā tāds pētījuma vēl viens posms, kurā satiekas eksperti un dod savas rekomendācijas, un tad pētījuma nodevumā arī visus šos viedokļus mēs iekļausim gan par mātes un bērnu aprūpes plānu un pieejamām jau šobrīd gatavām iniciatīvām, un tāda arī tad ir šī ideja, un paldies profesor Resberg par šo. Jā. Lūdzu. Teiktu, ka mums ir slimību profilakses kontroles centrā mājaslapā algoritmi, un tur ir kvalitātes indikātori, kurus, diemžēl, arī maz kas uzrauga. Līdz ar to vajadzētu pieturēties pie tā, ko mēs esam ieguldījuši milzīgu darbu, tos visus izstrādājot, un viņi ir radīti, lai uzlabotu kvalitāti, pacientu drošību un visu pārējo. Tā kā viņi ir pieejami, un to droši vien arī tad rekomendācijās rakstat, ka tas, kas ir izstrādāts, tas ir validi. Kā atbildīgi tā ir, ka to izmanto? Īstenībā dzemdību palīdzība ir ļoti ārstniecības iestādes vadības atbildība. Tā ir ļoti atbildīga sfēra, un visās slimnīcās, kur ārstniecības iestādes vadītājs saka, ka dzemdību nodaļai būs būt,
tad viņai arī jābūt ir nodrošinātāji atbilstoši izstrādātajiem kvalitātes kritērijiem. Dzemdību palīdzība bija viena no pirmajām, kur valstī mēs pievērsāmies kvalitātes kritērijiem, un viņi visu laiku ir spēkā esoši. Mēs viņus esam pārskatījuši, papildinājuši un atjaunojuši pēc atbilstoši starptautiskajām prasībām, bet ar to ir par maz, viņi ir jāuzrauga. Nu, skaidrs. Palicis kaut kas vēl nepateikts? Vai mēs varam likt daudz punktu? Vēlreiz paldies visiem, kas šodien ir šeit un atrada laiku atbraukt un dot savu ieguldījumu, lai šis dokuments, kuru mēs izveidosim, lai viņš būtu maksimāli pilnvērtīgs un lai mēs varētu uzskatīt, ka tas ir tiešām ekspertu grupas viedoklis un tas viss tiks iekļauts un šīs rekomendācijas sadaļa šobrīd un kopumā viņi droši vien būs liela un gara un arī to, kas jau ir. Paldies! Vēlreiz paldies! Profesora Dāce Rezenberga, doktore Zāne Krastiņa, Rīgas dzemdību namdirektore Santa Markova un Stradiņas slimnīcas neonatoloģe pediatre Irēna Zahari.